Labdien, cienījamie skatītāji! Atkal jauna nedēļa, tātad no 5. februāra. Un tik tiešām jāteic, ka šī nedēļa mums tiks aizvadīta izglītības zīmē, jo šajā nedēļā mēs tiekamies Līvānu novada pašvaldību, gan izglītības pārvalde, gan vadība, tiekamies ar skolēnu vecākiem Rudzātos, Rožupē un arī Līvānu pamatskolās, tātad šajās 3 skolās, kas ir skolu reorganizācijas plāna ietvaros, tās skolas, kuras varētu skart šī reorganizācija. Kā tad ir jaunumi pa šo nedēļu notikuši? Jāteic, ka katra nedēļa nes kaut kādas izmaiņas, bet pagaidām nevarētu teikt, ka tās izmaiņas būtu uz kādu īpaši labāku pusi. Tātad, kā jūs zinat, tad sabiedriskai apspriešanai šobrīd ir nodots šis izglītības un zinātnes ministrijas grozījumu projekts izglītības likumā. Un viņš paredz arī to, kā tad kāds varētu izskatīties jaunais pedagoga atalgojuma modelis, ar ko ir arī saistīts visas šīs skolu reformas, jo pamatā tam, protams, ir šī modeļa programma skolā ieviešana, kura paredz pakāpenisku, bet noteiktu ikgadēju pedagogu darba algu palielinājumu. Un, līdz ar to, kā valstī tam ir jāatrod kaut kur finansējums, tad šī skolu reforma mūsu izpratnē arī ir tas veids, kā valsts mēģina šo finansējumu rast, lai varētu palielināt skolotāju algas. Bet kas tad ir mainījies? Tātad šīs nedēļas laikā ir kārtējo reizi atkal mainījušies kaut kādi termiņi un nosacījumi. Respektīvi, ko es vēlos ar to teikt, ka šobrīd šie izsludinātie grozījumi, kas ir sabiedriskajā apspriešanā, paredz, ka pašvaldībām tiek iedots 1 gads šī skolu tīkla sakārtošanai. Un tad finansējums tiek, teiksim tā tautas valodā runājot, tiek atņemts nevis no šī gada 1. septembra, bet no nākamā gada 1. septembra. Un šīs gads faktiski ir iedots tam dēļ, lai pašvaldības tad, izdara šo plānoto skolu tīkla reformu. Bet visa šī sabiedrības varbūt tā, uztraukums par šo mazo lauku skolu likvidāciju mūsu valstī, par šiem reformas tempiem, kas uzņem apgrieziens, protams, ka ir devuši lielāku satraukumu, un šis satraukums ir izgājis ārpus lokālām novada robežām. Šobrīd par to runā jau arī ne tikai sociālajos tīklos skolu bērnu vecāki, pašvaldības, bet arī Saeimā un arī atsevišķi politiskie spēki ir sākuši par to diskutēt vairāk un pievērst tam lielāku uzmanību, un tāpēc arī šajā nedēļā otrdien arī Līvānu novada pārstāvji dosies uz Latvijas Republikas Saeimu, uz Saeimas cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēdi, kurā tiks skatīts arī jautājums par mūsu skolu tīkla šo risinājumu, konkrēti par Rudzātu vidusskolas tālāko likteni. Un arī gan vecāki, gan pašvaldība piedalīsies tātad otrdien šajā sēdē un stāstīs arī šo savu sāpi. To, ko mēs šobrīd redzam, kas būtībā būtu jāpanāk, lai mēs varētu šīs savas skolas un arī šo vidusskolu esošo tīklu, kas mums ir šobrīd ar 2 novada vidusskolām saglabāt, tad faktiski ir jāpanāk finansēšanas modeļa maiņa valstī. Un valstī ir jāfinansē tās vidusskolas, kurām skolēnu skaits nav pietiekoši, bet kuras ir ar saviem rādītājiem un savu kvalitāti pierādījušas savu varēšanu. Un gan Līvānu 1. vidusskola, gan Rudzātu vidusskola, šobrīd abām skolām nepietiekams skaits, bet šīs abas skolas ir centralizēto eksāmenu vērtējumā virsvidējā un arī skolu reitingos ir 1. 20. valstī, tātad abas šīs mūsu vidusskolas. Un valdībai būtu jāieklausās arī Saeimai šajos argumentos, un šīs valsts finansējums skolām jāatstāj. Pretējā gadījumā tas, ko spiež darīt pašvaldības, ir ļoti, ļoti radikāli lēmumi. Un tas finansējuma apjoms, kāds ir nepieciešams skolu uzturēšanai un pedagoga atalgošanai, es domāju, reti kurš sabiedrības loceklis vispār ir iedziļinājies
un izprot šo finansējumu apjomu, kāds ir nepieciešams skolotāju algām. Un tāpēc es šobrīd arī paraksturošu tos izdevumus un izdevumu pozīcijas, kādas tās ir. Tātad bez tā, ko plāno šobrīd valsts uzlikt pašvaldībām, finansēt skolotāju algas, mēs jau šobrīd, tātad jau aizvadītā gada skaitļi rāda, ka skolu uzturēšana pašvaldībai izmaksā 2,5 miljonu eiro, tātad visā mūsu novadā. Un ko nozīmē šī skolu uzturēšana? Tas nozīmē tātad gan skolu ēku tehniskie izdevumi, kas ir par apkuri, par elektrību, ūdeni, kanalizāciju, apsardzi, ugunsdrošību un tā tālāk. Tāpat arī darbinieku atalgošana, kuru jau šobrīd pašvaldība finansē, tie ir gan pirmsskolas pedagogi, gan atsevišķi pedagoģiskie atbalsta personāls, arī tehniskais personāls, ko visu 100% finansē pašvaldība. Tie ir gan tātad kurinātāji, gan apkopēji, gan virtuves personāls, gan arī visas citas šīs pozīcijas, kas ir dažādas auklas, internāta skolotāji un tā tālāk. Tāpat arī pusdienas, ko mēs nodrošinām skolēniem, gan produkti, gan arī šīs virtuves uzturēšana un, protams, arī skolēnu pārvadājumi, lai skolēni nokļūtu izglītības iestādēs. Un kopā šīs uzturēšanas izmaksas, kā jau minēju, 2,4 miljoni. Pirmai vidusskolai tie ir 744 896 tūkstoši eiro, Līvānu pamatskolai 362 045 eiro, Rožupas pamatskolai 241 545 eiro, Jaunsilavas pamatskolai 372 933 eiro, Jersikas pamatskolai 231 379 eiro, Rudzātu vidusskolai 385 594 eiro. Tātad tās ir tās izmaksas, no kurām veidojās šī 2,4 miljoni. Un plus tam tas, ko ir iecerējis valsts, šobrīd atsakoties finansēt skolotāju algas, tad faktiski pašvaldībai ir vēl nepilns miljons eiro jāatrod. Nu, tad ir jautājums, kā iespējams pašvaldībām šādu naudu rast, jo finansējuma apjoms ir ļoti ierobežots, un tas ir katru gadu tā bijis, un ļoti pārdomāti tiek plānots budžets. Un, lai vai kā mēs taupītu, šādu finansējumu ietaupīt nav iespējams. Un neko nemainot skolu tīklā pie esošās modeļa, ko piedāvā ministrija, tad mums papildus vēl jāatrod tātad Rudzātu gan pamatskolas, gan vidusskolas posmām būtu jāfinansē klāt 385 594 eiro. Līvānu pirmai vidusskolai, kā jau minēju, kurai arī ir nepietiekams skaits vidusskolas posmā, ja tā paliek kā otra vidusskola novadā, tad šeit vēl klāt ir nepieciešams piefinansēt 264 881 eiro. Vidusskolas klašu uzturēšanai Līvānu pamatskolai 174 643 eiro un Rožupas pamatskolai 130 833 eiro. Tātad šeit tie skaitļi ir gana iespaidīgi un jāņem vērā, ka skolotāju algas celsies katru gadu. Un šogad tātad šī pārtarifikācija jau ir veikta. No 1. septembra to neveiks, bet no nākamā gada 1. janvāra atkal skolotāju algas tiks celtas. Tāpat celsies arī minimālā alga. Un katru gadu šī proporcija kļūs ar vien lielāka. Tātad vienīgā iespēja, kā cīnīties un saglabāt šīs skolas, ir tomēr panākt un pārliecināt valdību, ka izglītībai ir jābūt prioritātei un ka nevar labas, spēcīgas vidusskolas tikai finansēt no pašvaldību līdzekļiem, jo pašvaldībām ne tikai Līvānu novadā, bet visā Latvijā šāds naudas vienkārši nav. Un tāpēc arī pašvaldība, kā jau minēju, otrdien dosies uz Saimu, un pagājušajā nedēļā esam arī sagatavojuši, un priekšsēdētājs Andris Vaivods ir parakstījis vēstuli arī valsts prezidentam Edgaram Rinkēviča kungam, ministra prezidentei Evikai Siliņai un arī pašvaldības savienības priekšsēdim Gintam Kaminskim.
aicinot uz sarunu par šiem jautājumiem, jo tam ir tik tiešām valstiska nozīme šiem te izšķiršanās momentiem šajā brīdī, tad, kad šis likuma projekts vēl ir apspriešanā. Tātad, ja izdosies šīs izmaiņas panākt, visiem kopā arī iesaistoties vecākiem, arī iesaistoties skolām, tad ir cerība kaut ko vēl šajā situācijā saglābt. Pretējā gadījumā valsts vienkārši piespiedīs pašvaldības pieņemt šos drastiskos lēmumus. Tā ka vēlreiz saku paldies visiem iedzīvotājiem, arī skolēnu vecākiem, skolu direktoriem šajā situācijā, bet katrā ziņā viss cīņa vēl ir priekšā un tie scenāriji var būt ļoti, ļoti dažādi. Un ja šī finansēšanas sistēma nemainās, tad, protams, arī jārēķinās ar dažādiem sāpīgiem lēmumiem un jāgatavojas arī, protams, uz sliktākiem scenārijiem, jādomā, kā mēs izglītības procesu nodrošināsim, jo bērni nedrīkst būt cietēji, visiem ir jāsaņem kvalitatīva izglītība neatkarīgi no tā, kurā vietā skolēns dzīvo un kurā vietā izglītību viņš saņem. Tā ka par to pašvaldība noteikti parūpēsies, bērni izglītību saņems, viņi arī tiks nogādāti skolās un mēs parūpēsimies arī par to, lai būtu viss šis te pārējais piedāvājums nokomplektēts, bet, protams, visam ir pamatā arī finanses. Tā ka nevar valsts pārlikt uz pašvaldību pleciem visas izmaksas, tāpat kā nevar, piemēram, daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem pateikt, ka tu tagad uzturēsi visu pilsētas kaut kādu mikrorajonu tikai no saviem personīgiem ienākumiem. Līdzīgi šobrīd tā diezgan teroristiski rīkojas arī valsts, tāpēc šī cīņa vēl, protams, ir priekšā, jo likums vēl nav pieņemts, likums vēl ir jāpieņem, balsojot Saeimā deputātiem. Un šobrīd pašvaldība darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai šo procesu kaut kādā veidā mainītu. Tā ir informācija uz šonedēļ, tiksimies jau jaunedēļ, un tad jau arī pastāstīšu, varbūt iespējams būs kādi jaunumi, un cerams, ka tie būs arī labvēlīgi. Visu labu, uz redzēšanos!